no visām 3 valstīm, un tas ir šim projektam ārkārtīgi svarīgi. Un tālāk programmā es gribētu lūgt, lai jūs sveiktu Thierry Buisson, kurš ir Rail Baltica akcijas sabiedrības programmu vadības direktors, un viņš stāstīs par globālā projekta pārskatu. Un pirms es dodu vārdu prezentētājiem, es gribu jūs aicināt aktīvi izmantot uz jautājumu un atbilžu, jautājumu uzdošanas iespēju, jo pēc tam mums būs jautājumu un atbilžu sesija pēc prezentācijas. Labdien! Man ir liels prieks redzēt tik daudz no jums. Mani sauc Thierry Buisson, un es esmu galvenais programmu vadītājs Rail Baltica kopu uzņēmumā. Un man ir liels prieks vadīt šo projektu. Šodien mēs dalāmies par dažādiem jaunumiem, saistām dažādās projekta jomās, un ļaujiet man arī sniegt īsu pārskatu par Rail Baltica jaunumiem un prioritātēm. Galvenais mērķis Rail Baltica bija kļūt par Eiropas Savienības transporta tīkla neatņemamu sastāvdaļu. Bija paredzēts, ka Rail Baltica pievienosies 2 no koridoriem, kas jau pastāv, kļūstot par daļu no Ziemeļjūras Baltijas jūras TNT koridoru un Baltijas jūras, Melnās jūras, Egejas jūras TNT koridoru segmentu. Šodienas ģeopolitiskajā krīzē svarīgāk nekā jebkad agrāk ir savienot Baltijas reģionu ar visu pārējo Eiropu, vienlaikus nodrošinot arī infrastruktūras sinerģijas visā Rail Balticas koridorā. Šis projekts dod savu ieguldījumu gan valsts, gan reģionālajā ekonomikā un rada pievienoto vērtību arī pārējai Eiropas Savienībai. Vīzija paliek nemainīga, ka šis projekts atbalstīs klimata, ilgspējības un drošības mērķu sasniegšanu. Un tas ir arī tāds, kas veicinās turpmākās attīstības iespējas šajā reģionā un uzlabos arī preču un pasažieru mobilitāti. Mūsu galvenā apņemšanās ir tas, ka mēs vēlamies pabeigt Rail Baltica koridoru līdz 2030. gadam, kas savienos tātad 3 valstis ar Eiropas Savienību. Un, ja mēs paskatāmies uz projektu un to, ko mēs esam izdarījuši, mēs esam saskārušies ar izaicinošu laiku pēdējos gados, un neskatoties uz to, mēs esam panākuši stabilu progresu visās izstrādes jomās, un mums ir jomas, kur mēs esam gatavi uzsākt būvniecību, un vēl arī jomas, kur notiek iepirkumi. Un tiek strādāts arī būvprojektēšanu. Mēs arī tātad kolēģis sniegs sīkāku informāciju par to, un arī tātad, jā, nākotnē tiks dažādi jauni projekti izveidot. Un tātad attiecībā uz šo apakšsistēmu, attiecībā uz elektrifikāciju un citām apakšsistēmām, jūs zinat, ka mēs uzsākām elektrifikācijas iepirkumu šī gada sākumā, un mēs kontrolas un signalizēšanas iepirkumu uzsāksim vēlāk šajā gadā, un plānojam 2024. gada 2. ceturksnī un vēlāk jau arī slēgt šos līgumus. Un šobrīd mēs tāpat izstrādājam arī izmaksu un ieguvumu analīzi. 24. gada februārī šos atjaunojumus mēs pabeigsim un iegūsim 2 lietas. Tātad pirmkārt to, ka mēs iegūsim šo investīcijas izmaksas un arī informāciju par socioekonomiskajiem ieguvumiem no šī projekta. Un tad mēs arī attiecīgi varēsim pieskaņot mūsu projektu stratēģijas un nodrošināt papildus finansējumu gan no Eiropas Savienības finansējuma, gan arī no papildus avotiem un alternatīvajiem finansējuma avotiem. Attiecībā uz finansējumu, kā jūs jau dzirdējāt no vairākiem pārstāvjiem iepriekš, mēs šobrīd jau esam diezgan jau paveikuši projektā, un pēdējais granta līgums, kas ir pārakstīts, ir ar Eiropas komisiju par 1,1 miljardu.
Un šeit, ja mēs skatāmies uz laika plānojumu, es nestāstīšu sīkāk par katru valsti un par katru jomu, bet kopumā gribu uzsvērt to, ka mēs paralēli vēlamies šo projektu ieviest visās 3 valstīs, kas nozīmē to, ka mēs līdz 26. gadam būsim pabeiguši jau projektēšanu un tātad noteiktās jomās jau būsim pabeiguši līdz 29. gadam jau un arī varēsim jau strādāt ar dažādiem papildus pakalpojumiem, aprīkojumi. Un 30. gads būs jau veltīts tam, lai tā tad uzsāktu darboties, lai tiktu nodot eksploatācijai un uzsāktu darboties šī Rail Baltica līnija. Specifiska joma un īpašais status, kā mums nodrošina to, ka mēs, kā jau teicu iepriekš, jau uzsākām iepirkumu šī gada sākumā, kur mēs līdz 24. gada jūnijam plānojam jau noslēgt līgumus, savukārt par kontrolas un signālu sistēmu mums arī ir iepirkums un 24. gada augustā, septembrī plānojam jau slēgt līgumus. Un lai ieviestu mūsu vīziju un šos projektus, mums ir nepieciešams izveidot spēcīgu partnerības un ekspertu sadarbības sadarbību un kopdarbu, un tas mums palīdzēs strādāt šajā projektā un izmantot arī jaunākās tehnoloģijas. Šobrīd mums ir vairāk nekā 300 partnerības ar Baltijas un Eiropas Savienības uzņēmumiem, un mēs dažādos veidos sadarbojamies. Liels paldies! Liels paldies, Thierry! Mums jau ir pirmie jautājumi, kas tika iesūtīti caur slaido, un viens no tiem, kas ir tāds mazliet sarežģīts. Tātad, kā pašreizējā situācija Rail Baltica finansējumā, kā tā ietekmē projekta ieviešanas plānu katrām no valstīm un kopumā visai līnijai. Līdz šodienai mēs esam saņēmuši finansējumu no Eiropas Savienības, no dalību valstīm un citām organizācijām, bet mums nav problēmas ar finansējumu, bet, protams, ka mēs turpinam sadarboties ar Eiropas komisiju un valstīm, lai piesaistītu papildus finansējumu, kas ir nepieciešams, un mēs meklējam arī alternatīvos finansējuma avotus, lai mēs sasniegtu to, ko mēs vēlamies sasniegt līdz 2030. gadam. Tieši tāpēc mēs laipni aicinam jebkuru atbalstu, finansējumu šajā jomā, investīcijas. Bet šobrīd mums patiešām nav problēmas ieviest projektu, mums esam nodrošinājuši finansējumu, kas mums ir nepieciešams šajā te posmā. Ļoti pārliecinošs vēstījums. Un vēl viens jautājums, par ko arī es domāju, tas ir milzīgs projekts Baltijas valstīm, milzīgs izaicinājums. Vai jūs varētu pakomentēt par kapacitāti, kas mums šeit ir, lai to ieviestu? Jā. Tas ir labs jautājums. Mēs diezgan bieži saņemam šādu jautājumu, un tas ir mega projekts, jā, tas ir diezgan milzīgs, jo mēs strādājam ar 900, 950 kilometru garumu un arī papildus pievedi ir galvaspilsētām Rīgai un arī Viļņai, un tas ir tiešām ievērojams projekts. Bet tas ir tāpēc, kāpēc mēs esam šeit. Mēs vēlamies, lai mums tiek piesaistīta gan
esmu šeit klātesošā un Eiropas Savienības zināšanas, aprīkojums, tehnoloģijas un iespējas, jo tikai ja mēs savienosim visas iespējamos resursus, mēs varēsim sasniegt un izpildīt šo vīziju līdz 2030. gadam. Mēs jau redzam, ka līdz pat šai dienai ir pieteikušies daudz cilvēki, ir reģistrējušies šai industrijas dienai, un šis ir veids, kā mēs piesaistam uzņēmumus. Mēs nevarēsim darboties, ja mēs paliksim tikai Baltijas valstu ietvaros. Ja mēs piesaistam cilvēkus no ārpuses, tad mums pietiek resursi. Un mums ir laiks vēl vienam pēdējam jautājumam. Tas nebūs vispopulārākais slaido, bet tas ir ļoti populārs šobrīd. Justina prasa, kāpēc Rail Baltica būvniecība paņem tik ilgu laiku? Jūs ziniet, ja jūs sākat tādu projektu kā Rail Baltica, tas aizņem ilgāk nekā jebkuri citi megaprojekti, jo tāpēc, ka saprotiet, šis ir ļoti nozīmīgs projekts. Ja mēs skatāmies uz tādu mērogu projektiem, tie visi aizņem laiku, jo tāpēc, ka no sākuma ir jāsaplāno, ir nepieciešama īpaša plānošana, pēc tam ir jāizstrādā dažādi iepirkumi, projektēšana, un visi šie projekti paši par sevi aizņem laiku, un, protams, ka šis arī nav nekāda atšķirība, tāda nav atšķirīga šai ziņā. Tieši tāpat kā visā pasaulē, šāda mēroga projekta aizņem milzīgu laiku. Ja kādu citu projektu varbūt mēs skatāmies un redzam, cik ātri tas varbūt ir ieviests, bet mēs, protams, ka nepamanām visu šo gatavošanās laiku un pēc tam visus turpmākos soļus, jo ja mēs skatāmies uz to brīdi, kad Rail Baltica bija tikai vīzija, tikai sapnis, tad tas nemaz nav tik ilgs laiks, ko mēs 10 gadus esam tagad strādājuši, un tāpat kā visiem citiem projektiem šis aizņem laiku. Jā, un mans personīgais komentārs būtu, ka tas vienmēr ir atkarīgs no kuras puses skatās. Ja kā nākotnes pasažieris jums liekas, kāpēc tik ilgi, bet ja jūs esat šajā te pusē, kas ievieš projektu, tad liekas, ka tas ir pārāk